tevis nebūtu, es tevi izdomātu no vakar blāzmām tām, par rožu ziedlapām, no slaidām līnijām un arī akācijām. Vējš, kuru nobūrīs, kā Michelangelo, Pirmā mana uzdrošināšanās satikt maestro mūzikā. Ļoti gaidu šo te lielo notikumu, jo man tas noteikti ir liels notikums, jo tas arī būs pirmo reizi ar grupu. Man ļoti sasildīja mana saruna vasarā, maijā ar Matīs. Ļoti dziļi sirdī sajūtu, ka es noteikti gribu ar Matīs kaut ko ļoti lielu veidot. Es Matīsam pastāstīju par saviem sapņiem, bet tas tajā mirklī absolūti nebija domāts, ka tam jānotiek kaut kad tūlīt un tagad. Tas bija vienkārši pēc kā es ilgojos. Matīs mani sadzirdēja. Un tad viņš man iedrošināja pamēģināt dziedāt maestro mūziku. Šajā laikā jau maestro projekti ir tiešām daudz, ļoti piesātināts, viss ir ar maestro mūziku. Tā jau Latvijas scēnā tas viss ir pilns. Bet man liekas, ka šis ir tas īpašais gadījums, kad to tiešām veido paši mākslinieki, kad Evi par to ir tiešām iedegusies, un to var just katrā solī, ko viņi dara, gan mācoties repertuāru, gan domājot afišu pie visiem sīkumiem. Tiek pielikt šī mīlestība pret šo muziku, pret šo maestro, es pateiktu, tēlu, jo tas jau vairs nav tikai komponists Evitē, es domāju, tas jau ir tāds kaut kas jau, tur jau ieiet citās fāzēs. Nu, un man liekas, tas arī atšķir to visu, kā tas saliekas kopā un kā tas ir un kā tas būs. Jo tas nav tāds vienkārši koncerts, kā teikt, produkts, bet tas jau ir kaut kas vairāk. Man liekas, ka tas arī tas skaistākais, kas šeit arī rodas. Mans stiprais plecs Matīs Žilinskis pie klavierēm, bungas Jurģis Lipskis un basģitārists Ralfs Arbidāns. Duetos es noteikti dziedāšu dziesmas ar Jāni Kurševu.